Gulbīti, gulbīti, kustini kājiņas, aizved mani uz laimīgo zemi. Tā teica Sprīdītis, kad bija tāls ceļus staigājis laimi meklējot, līdz sapratis, ka laimīgā zeme ir mīļās mājas ar mīļajiem cilvēkiem apkārt. Par laimīgo zemi šogad var nosaukt arī Lediņu daudzfunkcionālo atbalsta centru, kur pirmo reizi Latvijā tika organizēta unikāla nometne. Bet līdz tam, tāpat kā Sprīdītim, bija tāls ceļš ejams. Jelgavas pilsētas domes, bērnu un jauniešu centra Junda un daudz enerģisku cilvēku uzņēmības rezultātā radās ideja un projekts daudzfunkcionālā atbalsta centra bērniem ar īpašajām vajadzībām izveidei. Nākamais solis – Norvēģu valdības divpusējā finansu instrumenta finansējuma piesaistīšana. Un lūk, solīti pa solītim, un Lediņu vecā pagājušajā gadsimtā tapusī māja iegūst jaunu izskatu. Tā tiek pilnībā renovēta un pielāgota bērniem ar īpašajām vajadzībām. Man ļoti patika šeit strādāt kopā ar komandu, kas šeit bija un ir vēl. Jā. Un es teikšu, ka ir perfekti tehniskie uzraugi. Uz tiem es ļoti paļaujos. Tiešām tehniskie uzraugi, visi cieņi viņiem jāsaka. Jā. Gultas, krēslas, kapji, rakstaini aizkari un telpas ir gatavas uzņemt mazos nometnes dalībniekus. Un lūk piebrauc lielais autobus un no tā izbirst čalojoši bērneļi, aiz viņiem norūpējušies pasniedzēji un cerību pilni speciālisti. Pirmo reizi, tie paliek šeit, izstāstīšu, mēs tūlīt izsēsim, izteikāsim, parādīšu, kur tas te atrodās. Ar ko tad ir tik īpaša šī nometne? Šovasar pirmajās divās nometnēs ir iesaistīti 40 bērni ar īpašajām vajadzībām. Sadarbojoties ar skolotājiem no speciālajām skolām un speciālistiem no sociālo lietu pārvaldes, tika atlasīti tie bērni, kuriem tas būtu nepieciešams. Un kopā ar pārējiem nometnes bērniem, pasniedzējiem, speciālistiem, bērni ar īpašajām vajadzībām iepazīst ko jaunu un nebijušu. Kā nometnes pedagogi un vadītāji vērtē šo projektu? Bērniem ar speciālām vajadzībām ir iespēja integrēties ar pārējiem bērniem, darīt to pašu, mēģināt darīt to pašu. Jo ir jau tā, ka dažs to nevar izdarīt, bet viņš skatās, kā dara citi bērni, mēģina to pašu atkārtot un tādā veidā gan mācās, gan izzina to. Un var teikt, ka viss notiek labi, jo arī pārējiem bērniem nav nekāda pretenzija, ka viņiem grupās ir bērni speciālām vajadzībām, ir pat novērots, ka kāds tur palīdz, kādu roku padod un tā. Jo, tur problēmas, jo mums ir grupās sadalīts, ir jau tās grupas, kur ir bērni speciālām vajadzībām un tādi bērni. Vai šīs te nometnes programma tik speciāli veidot šiem bērniem, vai arī tā ir tāda kā līdz šim? Šis projekts ir pirmo reizi, tādēļ arī, tas nometnes programma ir rakstīta speciāli šim projektam, kas ietver daudzfunkcionālu atbalsta centru izveidi, jo nekas tāds pirms tam Jundā un Jelgavā nav bijis. Katru dienu pedagogi mainās, bet kopumā ir tā, ka ir 5-6 Jundas pedagogi, kur ir izgājuši arī, mēs esam mācības darījuši bērniem ar speciālām vajadzībām, kā ar viņiem strādāt. Kā ir arī speciālie pedagogi līdz, 8 nometnē ir arī brīvprātīgie, kas to visu palīdz un palīdz tiem bērniem integrēties, ja tā var teikt. Vairāk pat varbūt integrāciju vajag pārējiem bērniem, jo viņi pirmo reizi varbūt saskarās ar tiem bērniem, kam ir dažādi attīstības problēmas. Viņi vienkārši nesaprot, kas tas ir. Ja? Un šeit ir ļoti labi parādīt to, kā tie bērni, tie pārējie bērni iekļaujās, ka viņi redz, kad ir nepieciešama tā palīdzība kāda. Ja? Pat vairāk tiem pārējiem bērniem nekā pat bērniem ar īpašām vajadzībām. Jo bērni ar īpašām vajadzībām viņi diezgan tādi, pat ir diezgan pat komunikabli un viņi pat grib iesaistīties. Viņi ļoti grib draudzēties, viņi ļoti grib komunicēties ar citiem bērniem. Ja? Un tas tieši ir labi tiem bērniem, kas nāk klāt šajā nometnē, klāt pie bērniem ar īpašām vajadzībām. To arī pirmajā dienā varēja novērot, ka viņi pat jautāja, kas te notiek, kas ir, kas skaiš tai meitenei. Un tad bija tādas pat pārunas izstāstīt, ka mēs esam ļoti dažādi, cilvēki ir ļoti dažādi, bērni ļoti dažādi, mēs varam paklupt, sasist kāju un tāpat mēs klibosim, ja? Un arī mēs būsim savādāki. Ja? Lai likt saprast, ka tas ir normāli, kad ir tādi bērni, ka viņi ir starp mums un, lai viņi spētu skatīties
skatīties, varbūt to sniegt to palīdzīgo roku, ja tas nepieciešams. Un, godīgi sakot, šodien es pat neesmu nevienu reizi novērojis nevienu bērnu, kam tas izraizītu kaut kādas šaubas vai kaut kādu tādu, ka kaut kas nav tā, kā vajadzētu. Ja. Tur ir ļoti liels darbs pedagogiem, vecākiem, bērniem pašiem neradīsies tāds komplekss, ja tas viņam netiks pat jāsaka, varbūt iepotēts. Ja viņi sapratīs, ka tas ir normāli, ka tas ir, un tur jau ir tā lieta, ka tur ir darbs ar visiem pārējiem bērniem, ja, pieņemt viņus un saprast, ka tādi ir, kad nedod Dievs ar mums katru, mēs arī nezinām, kas var dzīvē gadīties. Ja? Visgrūtāk ir bērniem, kas ir intelektuāli attīstīti, bet kuriem ir tās varbūt kustība problēmas. Ja? Tur ir tiešām ļoti lielu atbalstu vecākiem, draugiem, pedagogiem, lai viņi saprast, ka tas ir normāli un radīt viņiem tādu motivāciju, ka viņi ļoti daudz var un reizēm pat vairāk nekā tas bērns, kuram ir viss dots, ja? Bet tas slinkums vai kāds vai vecāku tāda varbūt pat neuzmanība reizēm nedod viņiem attīstīties pat tā, kā tam bērnam ir īpašām vajadzībām. Dzenīts kale, tuk, 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 dzenīts kale, tuk, 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 tāda ceniņa dziesma, tuk, 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 tāda ceniņa dziesma, un tuk, 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 tāda ceniņa dziesma, un tagad būsim mīļi draudziņi, pagadīsimies viens otru, un ļoti uzmanīgi, punci, izskaļam, punci, Nadīna arī. Nadīna, nāk tuvāk, mēs tev arī pasies. Jā, punci, tuk. Ir tās punci, kur ir ir mugura arī. Mugura, tuk. Visjaukākie brīži ir tie, ka tad, kad ir šis te brīvais laiks, arī mēs, teiksim, ejam par trasītēm, par kalniņiem un puiši, kas ir liela žipčiki, kā jau dzīvespriecīgi 10, 12 gadus veci bērni, kas ar kokiem, ar čiekriem, ar visu, ko dara tajā brīdī, kad viņš pamana, kad meitiņa, kurai ir grūti ar pārvietošanos, netiek no kalna lejā, viņš nāk pretī, padod roku, un tas viss ir bez kaut kāda īpaša uzaicinājuma, mudinājuma vai kaut kādām tādām lietām. Lai pedagogi varētu strādāt nometnē arī ar bērniem ar īpašajām vajadzībām, projekta laikā nometnē pedagogiem bija organizēti tālāk izglītības kursi, 6 dienu teorētiskās un praktiskās nodarbības speciālajās skolās. Bērniem nometnē arī tiek sniegta taktilā stimulācija, kas ir jaunums Latvijā. Jūs esat mamma bērniņam ar īpašām vajadzībām un arī pasniedzēji. Ko jūs tieši darat šeit nometnē kā pasniedzēji? Es esmu pieaicināta piedalošanai projektā ar taktilo stimulāciju. Šī ir kā alternatīva, kā papildus stimulējošs faktors bērnam ar īpašām vajadzībām. Šī viņus te arī izglītības un izziņas procesā, jo āda, tas ir viens no mūsu tādiem galvenajiem maņu orgāniem un vislielākajiem maņu orgāniem, un viņš ir visi šie te receptori un visi šīs te izjūtas, un bērns var daudz lietas pasauli izzināt un arī apzināties savu ķermeni. Viņam šī te iespēja tiek dota. Tas ir līdzīgi, varētu tā teikt, kā masāža klasiskā, bet šī ziņā tas ir tā, ka te ir mūzika klusināta, attiecīgi bērna noskaņojumam, viņa izjūtām tiek piemeklēta. Ja viņš vēlas klusums, tas ir klusums. Viņš klusā telpā guļ, un viņam tiek, kā saka, tie tādi sistemātiski pieskārieni, klāsti. Šī metode ir izstrādāta tieši, vairāk teikt, Skandināvijā, Zviedrijā. Un kā apstiprināta Sabiedrības integrācijas fondā, līdzdarbībā, šī programma tiek tādā veidā arī pamazām iedibināta visā, mūsu Latvijas valstī. Jo to saistībā ar visām šīm te vecāku atbalsta grupām un vecākos mūsu uzdevums ir tie, kas mēs tie pirmie, kas esam šo te programmu apguvuši, uzdevums ir nodot tālāk pārējiem, gan saviem, līdzīgajā situācijā esošajiem vecākiem un jebkuram cilvēkam mēs varam to iemācīt un to var arī apgūt, jebkurš reāli ģimenes loceklis šo te taktilo stimulāciju. Bērni ar īpašajām vajadzībām, viņi varbūt ne visu var, ko parastie bērni šeit tur lēkāta pa batutu peldēt, vai viņiem nerodās tomēr kaut kādi kompleksi un kaut kādas tādas skumīgākas pārdomas? Viņi noteikti. Viņi neizvērtē to kaut kādas šīs te ierobežojums, kaut kādas neērtības. Viņi paņem to, kas viņam ir vajadzīgs.
Tagad bērni ir tā, kad mēs savācamies kopā, tad, kad dzirdam tādu taure skaņu. Man kā nometnes vadītājiem ir taure, tad, kad jūs viņu dzirdat, kad viņu kāds pūš, tad ir jāpulcējās tajā vietā, kur tā taure ir. Es drīz arī iešu pēc taures, pūtīšu, un tad mums būs rīta rosme un sadalīšanās pa grupām. Ar visiem pārējiem bērniem sadalīsimies. Jums jāatcerās, kas jums ir pa krāsu. Labi? Kāda tad ir nometnes ikdiena? Bērniņi tiek sadalīti vairākās grupiņās un ar viņiem strādā pedagogi. Grupiņās ir arī palīgi, kas palīdz bērniem ar īpašajām vajadzībām. Kamēr viena grupiņa zīmē, cita mācās dejas soļus, vēl citi dzied dziesmiņas un apgūst jaunus muzikas instrumentus un ritmus. Tam visam ir arī sava jēga, jo visu iemācīto gala rezultātā kopā liks izrādē, kas ir nometnes noslēguma kulminācija. Izrādes režisors ir Valdis Pavlovskis, kam ir liela pieredze darbā gan radošajās jaunatnes nometnēs, gan padomju laiku pionieru nometnēs, gan arī darbā ar bērniem ar īpašajām vajadzībām. Mēs tā smalki saucam par izrādēm, ka mēs te veidojam izrādes un tā tālāk. Es tā gluži nepiekrīstu, kas ir vispār izrāde, un izrāde ir kaut kas pilnīgi savādāks. Izrādes veido teātrī profesionāli aktieri, un tur profesionāls darbnīcas, kas veido dekorācijas un tā tālāk. Angļu valodā tāds labs vārds performance ir, tātad spēle. Šiem bērniem ir vajadzīga īpaša pieeja. Mums jāķer tas moments, kad tas bērns nav nogurs, pēcpusdienā kā likums, ja viņš ir nogurs. Viņam ir sāsināta uztvere, viņam var uznākt kāda niķu lēkme, vai viņam vienkārši negribas to darīt. Viņi ir savādāk mazliet nekā tie vispārējie, un tāpēc arī viņam ir vajadzīga savādāk pieeja, nevis tā tradicionālā pieeja. Es domāju, ka rezultāts jau vienalga būs, jo mēs nezinām, kāds tas rezultāts. Un kas ir raksturīgs šiem bērniem, ka tas, ko viņš izdara, mums jau nav vajadzīgs tas gatavais rezultāts. Mēs jau nepārdosim biļetes te un mēs netaisīsim izrādi ar salūtu beigās, bet tas, ko viņi izdarīs, tas būs vajadzīgs viņiem pašiem un viņiem tiem skolotājiem, kas ar viņiem kopā ir ieradušies šeit uz šo nometni, un mums visiem pašiem kā tāds punkts. Ja? Jo vienu es 100% zinu, ka sadraudzējušies mēs būsim, tas ir 100%. Jo tad, kad mēs no rīta skolotāji nākam, tad kāds bērns pienāk mums klāt, pieglaužās pie rokas, mēs viņiem noglaudam galvu, mēs ar viņiem parunājamies, pat arī tie bērniņi, kas sirgst ar autismu un kas it kā, dzīvo savā pasaulītē, pat tie ieraugot mūsu, viņas kāpēc smaida, tad tas nozīmē, ka viss ir kārtībā. Mums ir tāds Jānis, tā kā mēs ar Solvitu mācamies tur dejot vai stāstam pasaku par Buratīno, tad viņš savā nodabā tur stāv, un pēkšņi šodien pamet acis, tā ir otrā diena jau, viņš savā nodabā savu zopas stūbiņu rokā tur dejo un kaut ko runājās, un pēkšņi es redzu, ka viņš tajā pašā ritmā dara tā kā mēs, tad, kad mēs sākam uz viņu skatīties un pievēršam uzmanību, tad viņš, protams, novēršās un viņam tas nepatīk. Bet tā tad, es varu secināt to, ka kaut kas notiekās ar viņiem. Ja? Un mēs te nerunājam par terapiju un par to, ka mēs viņus tagad visus izārstēsim un notiks brīnums. Mēs vienkārši ar viņiem esam kopā un viņiem ir forši. Mums tā liekas vismaz, ka viņiem ir forši, jo arī tās lielās meitenes, kas šeit apkārt sēž, kas ir atbraukuši tāpat uz nometni, viņām arī patīk, jo, viņām iekšā ir tāds neapzināts moments, ka viņam kāda par kaut ko jārūpējās ir. Un rūpēties par kādu ir labi, jo, es nezinu, man liekas, ka, Ziemassvētkos tā bieži vien, kad tu nonāc kaut kādā tādā, zināmā vecumā, tad tas Ziemassvētkos, tas dāvana saņemšanas prieks, tas nav galvenais. Galvenais ir tas dāvināšanas prieks. Un ja tiem bērniem var redzēt, kad mēs kaut ko varam uzdāvināt, un kaut kas ir tāds foršs un jauks, tad viss ir kārtībā. Tad mēs savu mērķi esam sasnieguši, un tad viss ir noticies.